Kāds būtu tavs novēlējums cilvēkiem, kas noklausījās šo sarunu līdz galam? Nu, pavisam vienkārši, lai cilvēks, kas šo te sarunu noklausījās, lai viņš padomā pats par savu dzīvi un saprot, ko viņš ir gatavs jau šodien izmainīt un kam viņam ir nepieciešams. Nu, es uzskatu, ka cilvēks dzīvo, kamēr viņš mainās. Kamēr viņš maina, kā Rainis teica, pastāvēs, kas mainīsies tur, ja. Viņš dzīvo, kamēr viņš mainās. Tiklīdz mēs ieslīgstam tādā kā iekšējā pašapmierinātībā ar procesiem, visiem, kas notiek. Ja? Tā mums sākās stagnācija un degradācija. Bet, Aspazīja par to pašu runāja. Aspazīja ja, teica, ka ūdens, ka, pārfrazējot, ka ūdens, kas sastāvās, paliek pa purvu. tieši tā. Bet te ir jāsaprot, ka pārmaiņas notiek atšķirīgi atkal vīrietim un sievietēm. Sievietei svarīgi ir mainīt sevi no iekšpuses, vīrietim svarīgi mainīt ārpusē ārējos apstākļus visu laiku. Ot, kur tā sāls ir. Kāpēc? Tāpēc, ka sievietei grūtāk strādāt ar sevi iekšā. Viņai tas prasa daudz lielāku laiku un piepūli mainīt sevi. Tāpēc, ka sieviete, mums liekas, sieviete jau tāda mīksta, viņa ir ārēji mīksta, bet iekšā viņa ir cieta. A vīrietis ir otrādi, viņš ir ārēji ciets, bet iekšā viņš ir mīksts un elastīgs. To nosaka mūsu atšķirīga apziņas specifika vīriešu un sievietes. Ja, un te ir tas moments, ka vīrietim ir jāstrādā ar savu apkārtējo vidi, ar sevi ārpusē, teiksim, ar savu fizisko ķermeni, ar savu darbības sfēru, ietekmes sfēru un visām citām lietām. Ja. Sievietē jāstrādā ar to, kā es attiecos no iekšpuses, kā es dodu uz āru to, kas man ir iekšā. Tā. Tāpēc tas ir tas moments, kam es ieteiktu pēc šīs sarunas pievērst uzmanību gan sievietēm, gan vīriešiem, jo tādā veidā mēs kļūstam par cilvēkiem. Jo mēs ne visi esam cilvēki. Cilvēks manā skatījumā ir apziņas status, jau apziņas stāvoklis, kurā tu spēj dzīvot savā dzīvē. Ja tu neesi līdz tam izaudzis, tad tu esi iedzīvotājs, ļautiņš, tur, nodokļu maksātājs, tur vēl kaut kas, ko tu par sevi uzskati, kas tu esi. Cilvēks tas jau ir tāds visaptverošs kopums, kas saprot ļoti daudzas lietas un nekad vairs sev nekaitē dzīvē. Tā, mēs mākam sev nekaitēt dzīvē. Vai mēs mākam sev nekaitēt? Tas ir ļoti labs jautājums. Nu, jā. Tāpēc ir uz ko tiekties, es domāju, jo katrs pats ir sev, kā lai saka, vērtētājs, ja, un katram pašam ir jāsaprot, ko tad viņš no savas dzīves grib beigās. Un ir labāk ātrāk par to padomāt, ko es vēlos no savas dzīves, nekā vēlāk.